Copywritings – neaizvietojama digitālā mārketinga sastāvdaļa. Copywritings ir viens no svarīgākajiem mārketinga elementiem, jo bez tā nodot mārketinga vēstījumu ir gandrīz neiespējami. Tam ir nozīmīga loma arī digitālajā mārketingā. Lai gan digitālais mārketings sniedz plašas iespējas satura veidošanai dažādos formātos, bez rakstīta teksta iztikt nevar. Tāpēc šajā rakstā noskaidrosim, kas īsti ir copywritings, kāda ir tā loma uzņēmējdarbībā un digitālajā mārketingā un kad ir ieteicams izmantot copywritera pakalpojumus. Kas ir copywritings? Copywritings ir mārketinga tekstu rakstīšana, kas palīdz sasniegt biznesa mērķus. Šo tekstu uzdevums ir lasītāju pārliecināt, ietekmēt viņa lēmumu un virzīt uz rīcību. Kā atsevišķa nozare, copywritings attīstījās 19. gadsimta otrajā pusē, kad reklāmas tekstu sāka izmantot kā pārliecināšanas instrumentu. Pirmsākumi tam ir meklējami vēl agrāk. Senajā Romā tirgotāji un amatnieki izmantoja argumentāciju, lai ieinteresētu un pārliecinātu savu auditoriju. Tādi principi kā uzmanības piesaiste, ieguvuma skaidrojums un uzticības veidošana bija aktuāli gan seno laiku tirgus laukumā, gan mūsdienu mārketingā un copywritingā. Mūsdienās atšķiras tikai forma un kanāli. Arī digitālajā mārketingā izmanto copywritingu. Copywritinga funkcija uzņēmējdarbībā. Copywritinga nepieciešamība uzņēmējdarbībā ir atkarīga no uzņēmuma mērķiem. Ir mazi uzņēmumi un mājražotāji, kuri savus biznesa mērķus sasniedz tikai tirgojot produktu zemnieku tirdziņos. Vienlaikus, ja uzņēmuma mērķis ir straujāka izaugsme un lielāka pārdošanas apjomi, tos var sasniegt ātrāk, izmantojot digitālo mārketingu un copywritingu. Rakstīts teksts ir svarīgs instruments dažādos mārketinga kanālos. Atkarībā no uzņēmuma mērķiem un izmantotajiem kanāliem copywritingam ir vairākas funkcijas. Tas var veicināt redzamību, nostiprināt uzņēmuma pozīcijas tirgu un veidot attiecības ar auditoriju. Veicina redzamību. Cilvēks no tevis var kaut ko nopirkt tikai tad, ja viņš zina, ka tu eksistē un ko tu piedāvā. Ar copywritingu tu vari aprakstīt gan savu uzņēmumu un tā vērtības, gan savus produktus un to sniegto ieguvumu klientam. Turklāt rakstīts teksts ļauj tevi atrast tādos kanālos kā sociālo tīklu vietnes un meklētāju programmas. Labi uzrakstīts teksts tev ļauj šajos kanālos arī tikt pamanītam. Pozicionē uzņēmumu kā ekspertu. Cilvēki izvēlas pirkt no tiem, kam uzticas. Ar copywritingu tu vari parādīt savu ekspertīzi un veicināt auditorijas uzticību. Tu vari rakstīt blogu vai izglītojošu sociālo mediju ierakstus tā parādot, ka tiešām pārzini savu jomu un spēj sniegt reālu risinājumu. Veido attiecības. Kad ir runa par mārketingu, tad bieži varam dzirdēt, ka uzņēmumam ir svarīgi veidot attiecības ar auditoriju. Tādā veidā potenciālie pircēji uzzina ne tikai par piedāvājumu, bet arī par uzņēmumu vērtībām. Daudz izvēlas pirkt tieši no tiem, ar kuriem sakrīt vērtības. Copywritings palīdz veidot attiecības, jo teksts ir klātesošs gandrīz visos mārketinga kanālos. Copywritings digitālajā mārketingā. Kā jau minēju, copywritings ir būtisks mārketinga elements. Tas ir klātesošs arī digitālajā mārketingā. Tekstu izmantojam dažādos digitālā mārketinga kanālos, kur katram kanālam ir sava loma mārketinga stratēģijā. Mainās teksta formāts, apjoms un konteksts, taču pamatuzdevums skaidri noformulēt piedāvājumu un virzīt auditoriju uz rīcību paliek tas pats. Bloga raksti. Bloga formāts ļauj izvērst runāt par dažādām tēmām un dalīties ar savām zināšanām, demonstrējot kompetenci. Ar tā palīdzību tu vari parādīt, ka tavs produkts risina klienta problēmas un uzlabo viņu dzīvi. Ar blogu vari veidot attiecības ar auditoriju un nostiprināt tās uzticību. Blogs ar stratēģisku SEO būtiski palielinās iespēju, ka klienti tavu zīmolu atrod ar meklētāju programmām. Mājaslapu teksti. Mājaslapa ir uzņēmuma digitālā vizītkarte. Tā ir skaidri jāparāda, ko uzņēmums piedāvā un kas ir tā auditorija. Mājaslapā izmanto dažādus satura formātus, bet tekstam ir galvenā loma informācijas nodošanā. Tieši ar tekstu tu vari izstāstīt zīmola stāstu, aprakstīt ieguvumus no tava produkta un aicināt rīkoties. Pārējie satura formāti papildina tekstu un rada noskaņu, bet bez teksta tie nespēja nodot visu vēstījumu. Turklāt copywritings un SEO ir galvenie instrumenti, ar kuru nodrošināt mājaslapas redzamību meklētāju programmās. Internetveikala teksti.
Kopš 2020. gada cilvēki daudz biežāk iepērkas internetveikalos. Šī iemesla dēļ daudziem uzņēmējiem internetveikals ir būtisks tirdzniecības kanāls. Vienlaikus lielākais internetveikalu trūkums ir tas, ka potenciālais pircējs produktu nevar aptaustīt, pasmaržot un citādi izmēģināt. Produktu fotogrāfijas un apraksti ir tie, ar kuriem pircēja pieredze internetveikalā var tuvināt iepirkšanās pieredzei fiziskā veikalā. Labs copywritings izceļ produkta vērtību. Tas izstāsta, kāpēc pircējam šo produktu vajag un kā tas atvieglos viņa dzīvi. Sociālo mediju teksti. Sociālo mediju mārketings ir lielisks instruments, ar kuru veidot ilgtermiņa attiecības ar auditoriju. Regulāri publicējot saturu, tu ne tikai neļauj auditorijai par savu zīmolu aizmirst, bet arī palīdzi to iepazīt tuvāk. Sociālajos medijos var dalīties ar savu pieredzi un stiprināt zīmola balsi. Copywritingam arī šeit ir svarīga loma. Sociālajie mediji ir dažādi, un katrā no tiem dominē cits satura formāts. Piemēram, TikTok dominē video saturs, Instagram ir paredzēts vizuālajam saturam, bet Facebook ierakstiem ir raksturīgi dažādi satura formāti. Tomēr visos sociālajos medijos tiek izmantots arī teksts. Dažādos sociālajos medijos atšķiras teksta apjoms, tomēr bez rakstīta teksta pārējie formāti nestrādā pilnvērtīgi. E-pasta mārketinga teksti. E-pasta mārketingu izmanto, lai komunicētu ar auditoriju, kas ir izrādījusi interesi par uzņēmumu un piekritusi saņemt mārketinga e-pastus. Ar šo kanālu var stiprināt attiecības starp uzņēmumu un klientu, kā arī sniegt auditorijai svarīgu informāciju. Saprotams, ka teksts e-pastā ir galvenais satura formāts. Tieši tāpēc copywritingam e-pasta mārketingā ir svarīgākā loma. Teksts ir jāizstrādā rūpīgi, tam ir jābūt personiskam, ar konkrētu mērķi, skaidru struktūru un pārdomātu aicinājumu uz darbību. Reklāmu teksti. Digitālajā mārketingā izmanto arī reklāmas. Tas nav tikai maksas saturs sociālos medijos, bet tie ir arī dažādi reklāmas baneri, kas redzami mājaslapās, kuru īpašnieki ir atļāvuši tur izvietot reklāmas. Reklāmās parasti dominē vizuāls saturs. Bieži vien to papildina arī teksts. Uzrakstīt reklāmas tekstu ir īpaši izaicinoši, jo tiem ir jābūt īsiem un kodolīgiem. Turklāt cilvēki reklāmas parasti ignorē, tāpēc gan vizuālajām saturam, gan tekstam ir jāspēj piesaistīt ierobežoto uzmanību. Vai ar copywritingu var tikt galā pats? Kad uzņēmējs nolēma savā mārketinga stratēģijā iekļaut copywritingu, viņam ir divas iespējas – rakstīt tekstus pašam vai izmantot copywriter pakalpojumus. Abiem variantiem ir savas priekšrocības. Kad rakstīt pašam? Ir vairākas situācijas, kad pašam rakstīt savu uzņēmumu tekstus ir vislabākā izvēle. Piemēram, kad uzņēmums vēl ir jauns un budžets ir ierobežots, copywriteris var izmaksāt pārāk dārgi. Tāpat uzņēmējs rakstot pats var izveidot personīgāku saikni ar auditoriju, jo viņš vislabāk pārzina savus produktus un klientu vajadzības. Turklāt ir cilvēki, kuriem satura radīšana, tostarp copywritings, ir pašizpausmes veids. Viņiem tas nav kā darbs, bet drīzāk kā hobijs. Kad piesaistīt copywriteri? Galvenais iemesls piesaistīt copywriteri ir situācija, kad pašam radīt mārketinga tekstus kļūst par grūtu. Ne visi cilvēki spēja veikli rīkoties ar vārdiem un radīt piesaistošus tekstus. Mēs katrs esam atšķirīgi un katram ir savi unikālie talanti. Turklāt mazajiem uzņēmējiem bieži vien nemaz nav laika regulāri radīt mārketinga saturu. Vēl viens iemesls piesaistīt copywriteri ir iespēja iegūt skatu no malas. Copywriteris var ieraudzīt lietas, kas pašam uzņēmējam šķiet pašsaprotams, bet auditorijai var nebūt skaidrs. Tāpat profesionāls copywriteris palīdzēs sakārtot informāciju loģiskā secībā, kā arī piešķirt saturam jaunu elpu. Kā izlemt par copywriteru piesaisti? Pieņemt lēmumu par to, vai izmantot copywriteru pakalpojumus kļūs vieglāk, ja uzdosi sev dažus jautājumus. Vai tev patīk un padodas tekstu rakstīšana? Vai tev ir laiks un enerģija radīt mārketinga tekstus tik bieži, cik tas nepieciešams tavai mārketinga stratēģijai? Vai tavi līdzšinējie teksti nes vēlamos rezultātus? Vai tu esi gatavs regulāri analizēt, testēt un uzlabot savus tekstus? Kad atbildēsi uz šiem jautājumiem, tev būs vieglāk saprast, vai ar copywriting uzdevumiem tikt galā pašam, vai tomēr tos deleģēt copywriteriem. Copywritings ir prasme, ko var apgūt. Vienlaikus tas arī prasa laiku un enerģiju, kuru tu varētu veltīt citām lietām. Protams, tu vari izmantot arī trešo variantu. Daļu tekstu rakstīt pats,
bet daļai piesaistīt copywriteri. Piemēram, varbūt sociālo mediju ierakstus labprāt veido pats, bet bloga rakstus deleģē copywriteriem. Gala lēmums ir atkarīgs no taviem biznesa mērķiem un reālajām iespējām. Nobeigums. Digitālajā mārketingā copywritings ir sastopams gandrīz visur. Tas ir spēcīgs instruments, ar kura palīdzību padarīt zīmolu redzamu tirgū un saprotamu auditorijai. Bez copywritinga klātbūtnes citi satura formāti visbiežāk nespēja parādīt savu labāko potenciālu. Efektīvs mārketinga teksts palīdz sasniegt uzņēmumu mērķus, tas izceļ produkta vērtību un virza auditoriju uz vēlamo darbību. Tekstus savu uzņēmumu vajadzībām var rakstīt katrs pats, bet reizēm ir noderīgi piesaistīt copywriteri. Tāpēc, ja tu vēlies, lai par tavu piedāvājumu digitālā mārketinga kanālos stāstītu kvalitīvi un saistoši teksti, bet pats nevēlies rakstīt, tad sazinies ar mani. Es radīšu iedarbīgus, taviem biznesa mērķiem atbilstīgus tekstus.